šis jēdziens sastāv no divām daļām – attīstība un sadarbība. Tas nozīmē, ka sadarbojoties ar citām valstīm divpusēji un arī daudzpusēji, mēs palīdzam mazāk attīstītām valstīm sociāli politiski, ekonomiski attīstīties, kļūt spēcīgākām. Attīstības sadarbībai ir liela loma ārpolitikā, jo faktiski Latvijai kā mazai valstī cilvēku un cilvēku zināšanas ir tas, kas ir noteikti izmantojams, lai mēs arī būtu redzamāki, atpazīstamāki pasaulē. Un tieši tāpēc faktiski šeit arī mūsu cilvēki, nevalstiskās sektori, pilsoniskās sabiedrības, ekspertīzes, zināšanas, pieredze ir tas, ko mēs varam projicēt pasaulē, un tādējādi arī veicinot savu atpazīstamību citās valstīs. Tam ir arī noteikti šobrīd konkrēta loma, ja mēs runājam par Latvijas centieniem kļūt par apvienoto nāciju organizāciju drošības padomes nepastāvīgo locekli. Jo tieši attīstības sadarbība ir tā, kas padara mūs redzamāk ne tikai šeit reģionā, tajās valstīs, kas varbūt mums ir vēsturiski tuvāks, kā Ukraina, Moldova, Gruzija, bet arī noteikti skatoties tālāk, tā skaitā uz Āfrikas valstīm. Tā kā šeit tā zināmā veidā pašcieņas, efektivitātes, redzamības, atpazīstamības jautājums ir tas, kas padara attīstības sadarbību kā nozīmīgu ārpolitisko instrumentu, bet jāsaka, tas nav tikai par ārpolitiku, beigās tas ir arī par sabiedrības iesaisti šajos procesos šeit uz vietas Latvijā, jo tas ļauj cilvēkiem iesaistīties aktivitātēs, to savu ekspertīzi spodrināt un slīpēt šeit, lai rezultātā, protams, ka to nest arī pasaulē un veicināt šo atpazīstamību. Caur attīstības sadarbības instrumentiem galvenokārt atbalstām austrumu kaimiņus, Gruziju, Moldovu un Ukrainu, kā arī Centrālāzijas reģionu. Mūsu prioritātes ir tiesiskums un laba pārvaldība, ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme un dzimumu līdztiesība. Tāpat palīdzam Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem un lai stiprinātu mediju brīvību neatkarīgajiem žurnālistiem. Prieks novērot, ka sabiedrības atbalsts attīstības sadarbības politikai Latvijā ik gadu palielinās. Atbilstoši Eirobarometra datiem, vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji atzīmē, ka nabadzības novēršanai mazāk attīstītajās valstīs vajadzētu būt vienai no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Turpat trešdaļa uzskata, ka tai ir jābūt Latvijas valdības prioritātei. Nevalstiskajām organizācijām ir ļoti liela nozīme attīstības sadarbībā, jo tās var iet tur, kur valsts dažkārt nespēja. Nevalstisko organizāciju veidi ir ļoti dažādi. Ir tādas lielas nevalstiskās organizācijas, jeb tās saucamās starptautiskās, kuras saīsināti sauc angļu valodā dažkārt pat INGOs, milzīgas ar miljonu un miljārdu apgrozījumiem, pārvalstiskas, līdz ar to arī dažkārt monopolizējušas iespējas piekļūt dažādu veidu finansējumam. Tāpēc tas, ko mēs darām nacionālajā līmenī, mēs mēģinām aizstāvēt starptautiski mūsu organizāciju lomu un vajadzības un arī mūsu partneru mazo organizāciju lomu un vajadzības. Var būt tādas situācijas, ka valsts ar valsti nevar sadarboties, jo pastāv kādi diplomātiskie riski vai varbūt pat šī sadarbība nav vēlama. Nevalstiskās organizācijas šādās situācijās var turpināt sadarboties, papildinājums arī citu jomu projektiem, piemēram, privātais sektors vai valsts pārvalde, kurai nav tik padziļinātu zināšanu šajās vērtību jomās vai iespējas, elastīgumā var piesaistīt organizācijas kā savus partnerus. Tāpat arī horizontālo prioritāšu īstenošanā, ja kādreiz nav skaidrs, ko tad darīt ar dzimumu līdztiesību savā projektā, var paņemt kā partneri nevalstisku organizāciju, kas jums palīdzēs attīstīt tieši šo darbības virzienu.